versus Ranveja arī trešajā spēlē pieveic ķekavu aksu spraigā cīņā 7-4. Man līdzās Signe Ercena. Sērijā 3 uzvaras, 3-0, smagas cīņas, otrā spēle pat ļoti bija smaga. Ko tu vari pateikt par šo pusfinālu sēriju un vai ceļš uz finālu bija grūts vai viegls? Nevar apgalvot, ka bija ļoti viegli, bet mēs rēķinājāmies to, ka ķekava izrādīs tādu cīņas svaru, bet var apgalvot, ka mēs bijām pārliecināti, ka tieši mēs spēlēsim finālā. Arī tas nenāca tik viegli, kā cerējām. Ko tu vari pateikt par šīs dienas spēli? Kā tu vērtē savus komandas sniegumu? Es uzskatu, ka tā bija viena no labākajām, jo mēs arī gatavojāmies cītīgi un meitenes nebija jāuzmundrina. Visi zināja, kāda cena šai spēlē. Tāpēc es domāju, ka visai bija lielāka atdeve kā jebkurā iepriekšējā. Otro trešdaļu iesākāt ar vienu ļoti bīstamu momentu. Pēc tam pirmajās 10-7 minūtēs apmēram iniciatīva piederēja ķekavai. Jūs tā kā pārgājāt uz spēli pretuzbrukumā, jeb tā varbūt tikai no malas likās? Tā tikai no malas likās. Fināls iespējams varbūt nākamnedēļ. Visticamāk jums pretī stāsies Rubene. Kas tavuprāt būtu jāsakārto un jāuzlabo, lai otro sezonu pēc kārtas jūs celtu augšā čempionu kausu Latvijas? Es negribētu atklāt visu, ko mēs tagad plānosim darīt, bet trenēsimies un koncentrēsimies un cīnīsimies pēc labākās situācijas. Principā vienīgais mīnus varētu būt problēma ar vārtsargiem, kā zināms. Kā tu jūties pēc uzvaras šīs fantastiskās? Kā tu jūties? Problēmas ar vārtsargiem, kā zināms, jums ir viens tāds stabils vārtsargs Lijāna Aldiņa, kamēr Rubenei abas vārtsargs ir puslīdz vienādā līmenī. Tavuprāt, vai tas var kaut kādā veidā ietekmēt sēriju? Es arī domāju, ka tādās izšķirošās cīņās, ja arī Monts stāsies vārtos, viņa var labi nospēlēt, viņa to ir pierādījis, tāpēc es neuzskatu, ka tā būtu baigā problēma. Labi, paldies un vēlīgs finālā!